Labdien! Labdien! Mēs esam pašlaik pie Ernesta Rieksta birojā. Jā. Mēs veiksim drīz... Paldies, ka jūs pievienojāties šai sanāksmē. Mums ir jāpārspriež dažas lietas. Kas ir to jaunmocīju? Es Tu nezinu. taču investēji. Es nezinu, bet es vēlos atvainoties visiem klausītājiem, kas apvēm mikser pulti. Jā, karoši mēs jau otro reizi mēģinam. Nē, pa lielam. Šis ir 3. podcasts. Es ļoti ceru, ka mēs beidzot izlaidīsim viņu. Ka viņš arī aizies tautās. Pagriez kamerā, lai man arī redz. Bet tu manē... Nu, labi, vienalga. Karoši mums ir arī labs anglis šodien. Jā, mēs... Visi, kas skatās. Mums ir kā Joe Rogan, ka tā kā uz katru cilvēku pabērst vienu kameru. Nu, lūk, mēs jau otro reizi. Ir epizode ar galvenīku, bet kuru mēs visticamāk neizlaidīsim. Mēs izlaidīsim. Varbūt kāds teiksim tā, ieskaitat man kontās, nu cik varētu. Nu, es domāju, ja man samaksātu tādu krietni labu summu, es domāju, es varētu izlaist tā. 15 eiro. Jā, nu, sliktākajā gadījumā, ja šī epizode neizies tā kā vajag, mēs ieliksim failēm LV to epizodu. Publiskai apskatēji. Un links būs Delfos LV publicēts. Jā, mēs uzlauzīsim Delfu mājaslapu. Un mēs ieliksim, kur ir pop-up reklāma ar to linku. Jā, vismaz tā būtu laba ideja. Mēs varētu kaut kādu izlaist, kā varētu nosaukt to epizodi, kaut kādu skico epizodi, kur mums ir apvienos tā galvenieka epizode, neizlaistā. Tad mums šitas te iepriekšējais podcasts, kur tu apvēm pulti. Jā, un mēs kur varētu... tikai mani. Un varētu tā, kā saka, nejaušos laika posmus pārslēgties uz vienu uz otru. Jā. Lai nav nekādas sakarības. Jā, lai to tādu sajūtu. Zini, kāds reiz ir, ka tu tā kā disociējies, nu kaut ko tu klausies, pieņemsim, nezinu, tur kāds kaut ko stāsta vai ko kompānijā sēdi, kāds kaut ko runā, vienkārši neklausies nekur. Un tad pēkšņi pieslēdzies un dzird tur, es tur atsūkāju vienam purnam staķikā, un tad pie šāda posma tur kaut kas mainīsies tajā epizodē. Bet mēs varam griezt nostikajā tieši labākajos brīdos. Bet, kā lai saka, pat rēknes summu mēs pieņemsim tādu ideju un izpildīsim. Jā, un galvenais, ka mēs neko neteiksim. Jo tas jau ir mūsu materiāls. Es jau viņu sen Instagramā nobloķēju. Es jau esmu apvainojies, es nobloķēju viņu. Tā kā, bet nu labi, lai viņam veicās. Viņam ir daudz, kas jādara drīzumā. Cerams, ka mēs izlaidīsim podcastu līdz tam. Nu, šis podcasts tiek plānots kaut kādā septembrī. Palielam. Nu, mēs viņu ierakstam tagad ir 21. gada aprīlis. Un mēs viņu izlaidīsim 24. gada. Ne, 25. gada februārī. Nu, kaut kur tā. Jā. Mums vajag laiku, lai sagatavotos, lai garīgi sagatavotu publiku šo pretrunīgo epizodi. Kur būs sagraizīta vai arī nesagraizīta. To jau noteikti, cik daudz Čāpins skrūt, kā saka. Čāpins skrūt, jā, mums bija par to runa. Mēs jau atsaucamies uz epizodēm, pa kurām mums nav ideju. Kas vispār nav, nu... Manuprāt, tā ir vislabākā lieta, ko darīt. Ja nu, ja parēķina, nu... Es nezinu, ko rēķināt. Nu, es skatos, cik mums ir... grāmatvedība saistībā ar Traktumu podcastu. Šeit ir atskaita par iepriekšējo gadu. Nav labi. Es te skatos. Top klausītājs Kārlis un Kristers. Apsveicam. Es pats noklausies. Tā kā es atceros to pirmo podcastu. Es kaut kādas 3 reizes noklausījos pats. Es nevienu neesmu pats klausījies. Es tagad nevienu nespēju noklausīties. Viņš ir tik sūdīgs, ka es pats neklausos. Ja godīgi, man vienkārši mana balss man pašam īsti nereiz baigo patika. Kad ir tīpaši, ka man ir jāklausās no malas stundu. Jā, stundu, pusotru. Ja godīgi, es nezinu, kā jūs varat paklausīties. Slēdziet ārā. Slēdz ārā man tagad. jau apnikšu. Bet rekur, mēs varam parādīt, kas ir atturējis mūs no, teiksim, pēdējo 3 mēnešu nu, kas ir tas stūrakmens tajā? Klupšanas akmens trekamam attīstībai rekur. Es pagaidāju. Ko mēs varam? Es jau parādīju. Rekur man formula lapa. Rekur rindas. Visticamāk, ka ne. Rekur tā, lai nezinu, kāda tehniskā universitāte. Lūk.
Un tev arī tur labāk nerāda, man tur apliecības numurs ir un viss. Man dati. Būtīgi te ir labora šis te protokols, un šis ir, man liekas, no kaut kādām 80. Kaut kāds padomu šis te atskaidri. Kur ir, pirmkārt, visur jāraksta uzvārds. Viss ir uzvārds, nekur vārds, tā kā vārds neeksistē. Lūk, ir brigāde. Nu, brigāde. kā es saku, es šajā darbā biju pirmajā brigādē. Saslēdz schēmu vai dabūji pa nagiem? Nē, es saslēdzu, es jau māku tas schēmas. Tie, kuri zina atšķirības starp maistrāvu un līdzstrāvu, raksta komentu. Šautauts jums raksta komentu. Kurš zina, cik ir rozetē spriegums? Tie, kas zina, tie varēs noklausīties galvenajā epizodē. Kurš zina, cik sirdī priekškambari? Jā. Oi, to jau, tas jau jāprasa citiem cilvēkiem. Es jau neesmu ārsts. Tu nezini? Nu, kā es tagad plānoju? Es pabeigšu šo te iestādi, maģistru, un tad es par ārstu sāks mācīties. Es gan es pabeigšu bakalauru, un tad es iešu dirst. Izklaides nozarē. Izklaides nozarē es būšu aktīvs. Nē, tu to, tā kā mūsdienās smēdz to raksturot to aso kontentu. Jā. To pikanto kontentu. Es taisīšu pikantu saturu. Pikantu saturu. Kur tev varēs piesakot? Daudz, kur. Nu, zin kā, es jau to īsto pikanto saturu tikai zinātāji dabūs. Jā. Tāpat kā galvenā epizode. Bet es domāju, visur, kur vien iespējams. Man būs, es salikšu apkārt, ne tikai es salikšu, SD kartes paslēpšu par Rīgu ar saviem ierakstiem. Tā kā drops dreiliņos, jā? Jā. Būs visur, pieņemsim, tā kā geocache, bet tikai ar maniem kālfoto. Jūs zini, ir geocache, tu esi kādreiz geocacheojis? Es nē. Tur ir, karāči, tie saucamie bug, kas ir tā kā vienkārši kaut kāda mantiņa, ko tu liec, kuru, respektīvi, tu atrod to geocache, tur ir iekšā tas bug, tu paņem viņu un aiznes uz citu cache. Un tu atzīmē, kur viņš ir bijis, kur tu noliki, kur tu paņēmi. Jā, un mēs varētu darīt ar SD kartā. Jā. Kur iekšā būtu bildes ar tevi. Tikai ar mani. Es dabūšu visu. To gobu zem galeriju. Es esmu viss podrāžu industrijas pārstāvis. Rīgā. Dabūšu kailus. Mums jātais ir podrāžu, tas apvienība. Tā kā šāda ģilde? Jā, ģilde, jā. Cumfte. Cumfte, ģilde. Mums būs cumfte. Arotbiedrība. Jā, būs jāapsauc. Kas būs jāapsauc? EHR podcasts. Es nezinu podcasts, kas ir Latvijā. Būs Ivars jāapsauc, un viņš būs. Ja godīgi, es tikai zinu, ka Traknums Latvijā vienīgais podcasts. Palielam, tas ir vienīgais podcasts Latvijā. Un tāpēc es baigi nestos nekur apkārt. Es esmu ļoti fokusēts savu mērķi. Tu esi you in your lane. Jā, I'm in my lane. Jā. Stay in your lane. 3 mēneši no epizodu. I'm in my lane, bro. Jā, nu mēs esam I'm sharp as hell, boy. Kā lai saka, mēs esam mērķiecīgi cilvēki. Nē, nu mēs esam, zin kā, katram jau māksliniekam savu bohēmu, un mēs iekļuvām savā akadēmiskajā bohēmā. Un tādēļ mēs nedaudz iekritām iekšā, bet, ja godīgi... Un mēs arī neko nesolam turpmāk. Mēs esam, burtiski mūsu podcasts ir tāds tā kā... Tā kā čigāns. Varētu tā raksturot, bet mums tā kā podcasts, ja klausītāji ir, teiksim tā, viena persona un podcasts ir otra, mums pastāv tādas friends with benefits attiecības. Tā kā you fuck with it, bišķīt. Kādu laiku vairāk, kādu laiku mazāk. Tad, kad grib, tad, kad negrib. Jā, tieši tā. Un tad pazūd uz gadu, tad atkal pēc gadu, jā. Tad atrod kaut ko citu, tad ar to fuck with it, bišķīt. Jā. Mēs domājam, mēs pārēsim vispār uz Twitch streamingu. Jā, kādu daudz to Latvijā ir izdarījuši. Bet ARL. Jā, ka mums būs tas strap, tas viss. Un mēs esam par bibliotēku. Un mums būs live donation. Jā, mēs tagad... Text to speech. Kur varētu Latvijā tāda netipiska vieta, kur iet šo te... Mēs varētu iet tā... Traumpunktā sēdēt. Jā, reāli. Tu text to speech prosta fujek. Mals. Kur tu sprauc vai datorā iekšā? Es iespraudīšu tevī. Mums te tomēr 2 kameras ir ļoti sarežģīti. Jā, mums ir 2 leņķi. Ja domāju, pirms 100 gadiem kādam paskaidro, ko mēs darām bibliotēkā. Jā.
Kas vispār ir bibliotēka? Nē, tad jau bija. Nē, bibliotēka bija, bet ko Pirms 100 gadiem bija jau bibliotēkas. Nē, tieši process, ko mēs šobrīd veicam. Tā jau mēs runājam par to. Tas arī ir galvenajā epizodē. Džeki, jūs visi, kas klausās šo, jūs missing out. Tā mēs varam sahaipot par to epizodu un beigās trash. Mēs atvērsim tādu kontu speciāli. Mēs varam ziedot LV. Nē, pat ziedot, es vienkārši atvēršu kontu kopējos. Tad mums tāds zina tā kā 50-50. Joint account. Un vienkārši būs jānorāda mērķis, kāpēc jūs skaitat, ko jūs vēlaties, un tad tālāk Jā, un pie attiecīgas summas mēs vienkārši pazudīsim. Pie attiecīgas summas mēs pazudīsim. Jā. Es nodarbošos ar savu pikanto industriju. Jā. Es nezinu, ko tu darīsi, tu visdrīzāk... Es vienkārši no televīzijas tur nolikšu. Jā, tu bakalaura darbs. Man bakalaura darbs būs jātais drīz. Es attiecīgi izpētīšu, kā saka. Es kārtējo reizi pierādīšu otro Ņūtona likumu. Jā. Bet tev vajag arī mest spalvu vienlaicīgi, kad lec. Jā. Un tad pierādīsim atkal, ka vai gaisa pretestības tomēr atmosfērā ir. Vai svars tiešām ir ietekmē to krišanas ātrumu. Jo man šķiet, tā tīra diršanas spalva ir vieglāk, tāpēc viņi krīt lēnāk. Jā, tā, kas nokritīs ātrāk no kaut kāda augstuma, 100 kg ar spalvām vai 100 kg ar ķieģiņiem? Kā tu domā? Kas ātrāk nokritīs, tā kā 100 kg spalvām vai 100 kg ar mašīnām? Tur arī pavisam savādāk. Nu jā. Un kā definē kilogramu? Kilogramu mēs definējam kā šīs sistēmas mērvienību. Es nezinu, kas ir kilograms. Kā kilograms ir 1000 grami? Nu, tu jau zini, kas ir 1G. Redzi, tā jau mēs sākam nonākt pie kaut kāda kopsaucēja. Beidzot, tu sāki saprast, par ko tu runā. Redzi, un tur ir tā māka kaut ko iemācīts. Redzi, tur jāatrod kaut kāds, kas tam cilvēkam vismēr kaut ko saistās. Ko mēs varētu mācīt? Es zinu, mēs varētu pasniegt tā kā privātas stundas, kā lai sauc, daļrunas privātas stundas cilvēkiem. Mēs tomēr esam vienīgā podrēda Latvijā. Jā. Vienīgā podrēta Latvijā. Un tādēļ mums ir diezgan liels tāds, kā saka, mums ir monopols uz visu industriju. Jā. Tāpēc mēs varam darīt, ko mēs gribam. Tas tāds delusional skats, bet mēs varam saprot, tev jau nevajag nevienam piekrist. Nu jā. Es šobrīd, I'm staying in my lane. You focused. Jautrs fakts, mēs tagad sēžam RTU bibliotēkā. Un pa logu ir skats, es līdz parādīšu. Un var redzēt, kur ir tas pārvads. Tur, tā kā, viņi gribēja taisīt pārvadu pār visam šitam visai ķīpsalai. Tas tilts, kas te tā kā apstājās? Jā, pārtaisīt visam. Gribēja tiltu vēl vienu celt? Jā? Jā. Kas tad sauktos tas pa tiltu? Es nezinu. Bet kurā gadā tas bija? Nezinu. Diezgan nesen, pastāst kāds tilts izstās. Nē, tas nav, man liekas, diezgan nesen. Rēķina, kādu funkciju viņš vispār pildītu? Kādu funkciju? Tiltu funkciju? Ja tur ir vanšu tilts. Vienkārši to vanšu tiltam nebūtu tāds noslogojums, jā. Jo tas vantinieks mums šeit tā kā... Viņš drīz jāremontē. Ja viens tanks brauks pāri, tas jā, sāksies, jā. Tur nemaz nevajadzēs spridzināt. Tu prosti pārbrauc pāri vienkārši. Es domāju, ja uz Brasas tiltu nolaistos nevis 5 baloši, bet 16, viņš jau būtu tā kā sabrucis. Pirms kādu laiku, jā. Tur tagad jau vairs nē. One too many pigeon, un tas ir. Tieši tā. Nē, tagad jau ir skaisti. Tāpat kā Austrumu tā maģistrāla. Tā kā Austrumu robežu teātris. Jā, tā kā Austrumu robežu. Tur arī ir okay. Nē, bet tur tas žoks. Bet cik es saprotu, viņi vēl nav savus. Mēs jau bišķiņ... Tas nav bišķiņ racist. Mums tāds žoks ir. Jā. Ja mēs vēlkam paralēls ar Ameriku. Es tagad sāku gleizot Ameriku. Es tagad tīri, kā teiksim, priekš sevis. Jā. Es, neteiksim, ka katru vakaru, bet katru otro vakaru ir, ziniet, tie quiz geogrāfijas. Un es tagad katru vakaru pildu tādu quiz, kur tev tā kā saka Aļaska, un tev jānospēž Aļaska. Tev vienkārši karte bez nosaukumiem, tev saka Aļaska, nospēd Aļaska, un tā visu šķats pēc kārtas.
Un es teikšu tā, es gandrīz jau varu visu nosaukt, tā kā uz plikas kārtas. Tā kā es tagad esmu geogrāfs. Tu tulīt izskatīsi no RTU un tu pildi Man ir aizsveršu LU tā. geogrāfija. Tas ir mans next move, bro. Nākošais, nezinu, Rīgas biznesa vadības koledža. Tas, Zini, kas ka tur tā- IG reklāmā. Tur tā tikai Alīna gribēja iet. Un Nu, cik viņi kaut ko sāk novērst, viņi man neatbild uz e-pastiem kaut ko. jā, es palasīju un paskatījos to mājaslapu. Un tā pirmā lapa izstās, ok? Pat Pēc pārējais tam, kad ir sāc spaidīt, tur nekas nav, tur uzlikt tā kā, tur bija jurisprudence. Un es uzspēju virsū, tur nav nekas aprakstīts par studijām, tikai uzrakstīt samaksas un cik ilgi. Tas viss, kas tev jādara. Jā, tas viss, kas tev jāzina. Jā. Ne vairāk, ne mazāk. Nē, nu, ok, es saprotu, tās tādas skolas, kas nav domātas, tā kā, lai iegūtu zināšanas, bet vienkārši, lai dabūtu tā kā to certifikātu vai diplomu. Jā. Bet, nu, viņš jau varēja pacensties pie tā noformējuma. Nu, nav jau RTU. RTU tajā mēs jau visu kaut ko mācāmies. Mēs esam ļoti gudri cilvēki, teiksim tā. Esam ļoti gudri cilvēki, mēs esam apzinīgi, mēs ierakstām podkastus laikā un viņus izlaižam laikā. Jā, mēs nepieviļam mūsu klausītājus. Jā. Vienīgais, ko es varētu pievilkt, es nezinu, ir, es tagad domāju, ko es varētu pievilkt. Es neko nevaru pievilkt. Tur varētu savu ģimeni Mēs esam vienkārši. vienīgā podreida Latvijā. O, tā ir nākošā, teiksim tā, filozofa diskusija. Mēs varam nosēdināt priekšā, teiksim, cista 1, 2, 3 pārstāvjus. Un tagad ņem un pierāda, ka mēs neesam vienīgā. Jā. Kur ir tavu fakti? Jā, kā, zini, ir tas arguments, tā kā, vai Latvijas valsts vara ir leģimatīva. Un tagad mēs varam tā kā nolikt faktu priekšā, kā tu vari pierādīt, ka tas ir podcasts. Jā. Un Kur ir es tavis- teiktu, ar to ir jāsāk. Ar to katram podkastam ir jāsāk. Pierādi, kad jūs vispār eksistējat. Mēs varam savu eksistenci pierādīt to, ka mēs esam pirmie un vienīgie. Jā. Mums nav īsti jāargumentē pret vai par. Jā. Mēs esam tā kā 0 punkts. Jā. Un tādēļ ir ļoti vienkārši tagad. Ne, tad arī attiecīgi visiem pārējiem ir ļoti vienkārši šitie te. Jo, nu, tā kā paprasīs kaut kādam citam podkastam, viņi tā, mēs eksistējam, jo mēs izveidojām tik un tik pēc treknuma. Nu, tad jau. Es vienkārši biju labs, jo mums nāca jau tā kā cilvēku prasītāji manā kabinetā. Un tāpēc es Tad nē, izlēkos, mēs ka jau mums dara. atšuvām viņus. Mēs atšuvām, bet es nezinu, varbūt viņi nāks kaut kādam, nezinu, šitiem te stekiem iekšā. Jā. Nāks mums daudzīt. Jo, nu, pēc pieredzes es nevaru teikt, ka es esmu piekauts kādreiz visu bibliotēkā. Iedomājieties, bibliotēkā prostā asiņains. Asins pētē te gula vienkārši. Tā, un tur tāds 3 meitenes. Es teicu, ka jāiet prom tev ir. Es teicu, jūs esat 2, mēs esam 3. Mums vajadzēja aicināt, lai viņi nāk kopā. Es taču nekožu. Es zinu, ko es darīšu. Es atklāju savu biznesa ideju. Man tikko ienāca prātā ģeniāla ideja. Visus šos viesu studentus saicināt uz tādu tā kā underground cīņas klubu. Bibliotēkā. Tā kā tie mazgadīgie, kas tur cīnījās. Jā. Un tad es strīmotu, un es sadarbotos kaut kādā piemēram. Optibet. Lucky Punch, Jā. kaut ko Optibet. Mēs varētu Un tad sazīmēt. Mēs varētu tās likmes bookmakers dabūt, kā Jā, mēs koeficientu būtu zaibisē. Jā, tad mēs taisītos vēl tādu tā kā, mēs būtu vienkārši sakot tāds, tā kā UFC, bet tikai vēl tur ar grāmatām sīst. Ko var pat no bibliotekas paņemt. Jā. Nu, people vienkārši, tā kā, ja tu saplēs kādu, tad tev viņu vajag tā kā salabot. Jā, nevis nopirkt, bet salabot. Uzrakstīt, teiksim, tu saplēs tā lapu, kad tu nevari izlasīt, tev jāuzraksta pa jaunu tā lapu. Jā. Ja mēs mācījāmies atver lapu, tur prosti ar roku rakstīts viss. Tad asiņaini plauks. Jā, bet tas būtu labs, tā kā, kad tas jau būtu tās maz vai tās baigi OP lieta, ka tā kā varētu bibliotēkā nolikt vienkārši savu kladi, kur tas viss tā kā pierakstīs visu vielu, un tu varētu visu tā kā skatīties. Tas jau būtu nenormāli OP. Bet tu jau vari tā izdarīt, vienkārši ielēst starp kaut kādiem plauktiem. Jā. Un Bet tad tā kā, ieliec kaut kādu. teiksim tā, to leģimitizēt. Nu, viņš jau nevar tā. Jā. Jo tas skatās plaģiāts. Autors Kristers Lukševics. Bet nu tu jau... Jā, bet ja viņš kāds noraksta un tev necitē tas plaģiātismus, Mēs atgriežamies pie kaut kā cita. ka mēs esam pirmie un vienīgie Latvijā. Bet tā es tā padomāju.
Sadzētu traktumam uztaisīt jaunu segmentu. Jauns, jā. Pa kādu tu domā? Vai tu vienkārši to te apgalvo? Es apgalvoju, bet es izdomāju. Tā kā runāt kaut ko pat tik ļoti pretrunīgi, ka šis segments jāņem ārā un mēs viņu varam pārdot failēm LV formātā. Par ko tu gribi Plašai sākt runāt? publikai. Nē, nevajag. Tad atkal būs jāatgriež. Nē, es saku, es ļoti ienīstu, tāpēc, ka viņi ir tādi. Jā. Un, Nē, tur būtu tāds segments, tā kā es ļoti un tad katojās tur asiņainā peļķē guli. jā. Un te 3 indieši tā kā Jā. istabā. Tu ieraksti, ka, traktums nebūs kādu mēnesi atkal diviem. Pastieties Kārlu, tad ribā ārā atstāv. Pasēdies uz viņu, mēnesi, maksimums mēnesi. Maksimums, sorry, Jack. Un tad podcasts no slimnīcas. Jā. Zini, šitā magnētiskā rezonansē, man liek Jā. iekšā skanēt to smadzenes, tur ar to mikrofonu, viņš tā piešais klāt pie tā. Un uzsprākst. Nē, zini, kā mēs tev redzēju, kur te Krievijā, kur tie fuji, kur to teroraktu izdarīja. Jā. Kā viņus vedat uz to te tiesas zāli. Ā, Kur tas fujiks vienkārši pats, viens tur vienkārši bija atslēdzies, gulēja. Viņu Jā. atveda, ķipa, un tā es tev vedīšu, ierakstīt podcastu. Tu Tā kā varēsi- runā. Man varēja uzlikt, ka AI man balsu un ierakstīt Jā. tekstu. un Tā kā tad Steve pārunā. Hawking. Nu, jā, nu. Un tad es tavā mutē ielieku visus vārdus vienkārši. Es tā. Viņus vajag izraidīt no valsts. Kāpēc viņi vispār šeit ir? Kurš beigās tu tā kā, kurš bija vainīgs? pie tā Tas terora? ir, tur ir, Kas tā tur bija? var Opera vai spekulēt. mūzikas nams kaut kāds. tas bija Krokus City Hall. Tas, man liekas, ir gan iepirkšanās centrs, gan arī tā kā koncerts zāle. Un šito gan es nesaprotu. Kāpēc tu gribi apvienot tā kā koncertu zāli ar iepriekšējā? Tāpēc, ka ir piķis, vienkārši var. Nē, nu jā, vienkārši es tīri saku. Es personīgi pietīstu ideoloģiju, ka tādas lietām jābūt savā ziņā ar atdalītām. Nu, redz, atkal, tad, ja mēs runājam par šādi, mums atkal visi iepirkšanās centri kopā ar pārtikas veikaliem. Amerikā tā nav. Nu, tāpēc, ka, ja tu Amerikā ir brauc atdalīta. iepirkties, tu brauc iepirkties. Nu, lūk. Bet par Bet- kādu bet kādu saprot- atdalīšanu mēs runājam? Nu, tādā ziņā, ka nevajag kaut kādu koncertu zāli ielikt Akropolē. Nu, Vai- tur ir kino. Tas vēl tā, tas ir. Kurš Nu, iet redzi, uz to cinemu? tu esi tā kā tik selektīvi Es šito, esmu. šito jautājumu skaties. Vai arī pieņemsim, es nezinu, es mēģinu izdomāt kādu piemēru. Redzi, tā prāvēs, vecī. Viņš padomā, pirms tu runā, bļa. Jā, es nezinu. Saka, tu nesprēgā. Es nezinu, bez bibliotēkās nevajag cīņu klubus likt, bet kāpēc viņi tur ir? Nu, ot, mēs varam norganizēt. TRCK, FC, FC, jā. Fighting Championship. Fighting Championship. Un uzvarētājs dabūja izpildīt laboratoriju. Nē, uzvarētājs dabūt tā kā, es nezinu, tā kā kompleksās pusdienas. Jā. Jebkurā Bet, vietā, viens- kur tu vēlēsi. Jebkurā Jā. dēļ tas jau ir. Pieņemsim, ja tu ļoti vēlēsi, mēs varam aiziet uz šo tā 3-8 līniju kompleksās. Tur ir? Nav. Tūlīt būs. Mēs Nu, norganizēsim. jā, tomēr vienīgā. Tad tas kā sauc to šefpāru vienu no, man liekas? Tas Mārtiņš. Nē, tas cits viņam bija. Aleksējevs vai kā. Jā, Aleksandrs vai Aleks. Kaut kāds. Jā. Tad viņam bija arī tas burgers maķītī, viņš reklamēja. Jā, vot tas. Viņš ir no glābē komandas cepums. Jā, es atceros. Tejum. Manā dzīvoklī filmē vienu. Jā? Es viņam pats nebiju. Ko tur filmē? Es negribu teikt tā vārdus, uzvārdus skaidrs. Nē, tā kā kāda tā scēna bija. Nu vienkārši viņi taisīja ar makaronus. Nu, es nebiju klāt arī, man bija jāiet ārā tajā brīdī. Es nebiju tad uz vietas. Tev jāiet ārā ir. Man paši dzīvokļi. Es nevarēju uzspēlēt Team Fortress 2 vai Minecraft tajā Vai brīdī. Fortnite. Bet Es tad nevarēju nebija Fortnite. pasīties spokos uz to Tīņam plus sadaļu. Tīņam 18+. Par ko nozīmē Tīņam 18+? Nebija Tīņam plus. Nē, bija Tīņam 18+. Šis tas Mandela efekts. Jā. Kā tu atceries? Kā jūs atceraties Spokalā? Es atceros lasītos Mistika. Un es baidījos, un tā bija vēl. Jā. Tad bija Latvijas creepypasta. Jā. Tur gods. Tur es gāju pa ceļu melnu, tur notika kaut kas tāds. Kas tā ir? Es tur gāju ar saviem draugiem, mēs gājām iepirkties, un tad tā kā mums iešauja sejā kāds. Un tad Tas izrādās, samīzies. vienkārši. ka tas bija zombijs.
Nē, bet manis spilgtāk atmiņa no tiem internetu laikiem bija drīzāk tā kā zvaigznīte, seks, zvaigznīte, draugos LV. Tas emoji. Jā, Tas emoji bija labs. es saku. Kad tu mazai aizsūti šito, burtiski mazajai tajā laikā. Jo pats arī nebija. Bet mēs arī, tur viss sevi, jo mēs arī bijām tajā vecumā. Jā, it's all consensual. Jā. Damn! We gotta bring this up, bro. Nē, tu jau pats pirmais sāk teikt. Jā, Sūti bet tā kā, mazajām. Kāda bija vecuma atšķirības ar tevi un mazajām? tas lai paliek noslēpumā. Bet man bija 8 gadu. 8 gadu atšķirība. Tajā laikā, kas tur. Bet kurš to izdomāja? Kurš to emoji izdomāja? Paklau. Varētu parunāt ar draugiem LV, tā teko izveidotāju. Jā, to dizaineru. Jā. Programmētāju. Kurš izdomāja zvaigznīti, seks, zvaigznīti? Es domāju. The story behind zvaigznīti, seks, zvaigznīti. Kāpēc nevar ielikt iPhone'os zvaigznīti, seks, zvaigznīti? Nav tāds emoji. Seks, emojis ir tikai tā lūpa. Kā tu traktē seksu, vai ne? Jā. Bet vajadzētu, es nezinu, kaut kā varētu. Es domāju, nākotnē būs mašīnas, un tā kā mašīnām būs pie lukturiem būs tāds hologrāfisks tāds ekrāniņš, kas izlec, kur tu var tā kā kur tu reaģē uz ceļu satiksmi. Tad tev kāds nogriež ceļu, tev tāds vidēja pirksta emojis iznāk. Jā. Jā. Un tad tu tā kā redzi, signalizēt. Pieņemsim, izskatīga sievieti vai vīrieti, kas kuram labāk, un tad aizsūt tā kā to seks emoji. Tad viņš parādās priekšā. Tu jau vari Teslā uzlikt to tauri. Tā kā jebkādu audio. Nē, jā, bet ko tā tauri darīs? Rēķina kaut kāda simpātiska sieviete grāmatā. To te. Es uzliku to Fortnite, to, kad nomirst. Tītītīl. Jā, tas. Jā, bet to es liktu un būtu tāds, vismaz izzināt. Es liku to zombiju. Jā, zombijas. Villager. Nē, tam. Nu, jā. Nē, es liku, it's just alcohol, bro. Alkohol. Tas jau, kad mēs izlaidīsim, tas būs tā kā old. Jā, viss tā, come on, es tagad slēdzu ārā. Jā, tas bija populārs pirms 4 gadiem. Tā jau liekas. Tagad 21. gadā mēs jau bišķi priekš zinām, kāda mīma ir. It's just alcohol. It's just alcohol. Vaini. Jā. Kad vaini būs? Vainis jau shut down, bro. Nē, vaini jau, kā vaini ļoti ilgi saglabājas tās skaņas visas. Tas tiek izmantots vēl joprojām. Jā. Man modinātais vaini tad sound effect. Jā. Tas. Damn, bro. Bet, par ko es vēl gribēju parunāt? Mums tā pretrunīgais temats jāsāk. Mēs jau baigi tā kā riņķojam apkārtai sāpīgai tēmai. Nosauc savu mīļāko rasi un kāpēc. Damn, bro. Es ar 2 white boys. Šādā collar, šajā apģērbā, white collar, blue collar. Zini kā vēl var skaties? Projicēšu jauno metodi. Mēs varam pasniegt mūsu nākošos ierakstus šādi. Piemēram, es stāvu šeit, un tu runā tā kā, pastāst kaut ko. Pieņemsim, mēs runājam par rasi, vai nerunājam par rasi? Nē, parunājam par, ko darīju vakar. Vakar es biju skolā, un tad es mācījos, un tad mēs nebija džimā vakar. Kas vēl tev notika? Ko tu gribēji to pateikt? Kas vēl mīļākā rasa? Es cenšos no tās dabūt ārā to visu. Kāpēc tik provocējoši? Tāpēc, ka mums vajag tādu zināt. Jo tomēr, zini, kā ja mums vajag raisīt diskusiju komentāros. Tas ir vienīgais, kā to var izdarīt. Nē, ja mums būtu 2 miljoni subscriberi, tad varētu, jā. Bet mēs esam tā kā, mēs tev tā kā norokam, pirms mēs esam sākuši visu. Jā, bet kas nav mīļākā rasa? Bro. Labāk padzeries ūdens. Bet ko šis ūdens atgādina tā? Ko šis ūdens? Jā. Izņemot to, kur tur ir 2 ūdeņraži un 1 skābekļa atoms. Ko viņš atgādina? Zvaigznīte, seks, zvaigznīte. Tas ir vienīgais, par ko mēs varam parunāt. Jā, godīgi. Zvaigznīte, seks, zvaigznīte. Es aizmirstu, kā sauc to Instagram kontu, ko tu man rādīji, kur tas viens punis tā kā man izmājas, es piekrītu viņa ideoloģijai, ka tā kā viss
svarīgās lietas, jebkas, kas ir noticis un kas ir radies, kas ir izdomāts, kas ir izdarīts, tas ir nācis no tā kā backshotiem. Ja tu tā pastāvi līdz pašam šim tā, līdz radīšanas punktam, pat Einsteins nācis no backshotiem. Tu to nevari viennozīmīgi apgalvot. Nu, ko tad viņam tā kā stārķis viņu atnes? Nē, ir jau visāds, teiksim, tā bērnu ieņemšanas pozas. Jā, nu... Kāds? Respektīvi misionāru. Un? Un šis te, kā saka, dzīvnieciskā. Kur tā mīļākā? Ir tikai divas. Es atkal izlūku no tevis jautājumu, uz kur tev ir jāatbild. Man nav bijis daudz. Es nevaru pat teikt. Jā. Es protu. Man jau nav pieredzes. Ja, nu, zini kā, dziļi sirdī, es neesmu nevainīgs. Tas ir... Bet ārpusē cilvēku man sauc par tā kā nevainīgu. Tu moši esi incels? Man ārpusē viss sauc par nevainīgu, bet dziļi sirdī es zinu, ka man jau bija backshot senā. Tu tici reinkarnācijai? Savā ziņā, jā. Ka tā kā... Tu biji kaut kāds prosts. Tu biji tas te... Atceries, ko es tev sūtīju, tas peasant. Jā. Tu biji tas peasants. Es esmu burtiski tā kā... Ne, tu biji... Gan jau, zini kā, ja ir reinkarnācija, tad paļobam tu vari... Iedomājies, reinkarnācija pastāv, bet tu iedzimst katru reizi palielam tajā pašā situācijā. Latvijā kaut kāds, pieņemsim, mēs esam kaut middle class, kaut fujek, un katru reizi tu iedzimst kā middle class fujeks. Mirikā. Pieņemsim, ja tu izģes alkoholu, tad tu katru reizi tā kā izģes alkoholu. Nē, manuprāt, tā kā ja reinkarnācija pastāv, tad to katrā savā šajā jaunajā versijā dzīves tu nonāc tā kā krasi citādākā. Nu, burtiski vienreiz jau tā kā pretējā situācijā. Tu tā domā? Manuprāt, jā. Bet redz, tad kā tu vari to apgalvot? Tad sanāk, ka tu apgalvo, kad tu nonāc krasi pretējā situācijā, tas sanāk, ka tā ir ļoti tāda... Respektīvi, tai būtu... Liktos, ka tai būtu jābūt pilnīgi Nu, burtiski, ka tu esi kaut kāds nejaušai izvēlei. Nu, tu nomirsti, tu kļūst par odu, tu nomirsti kā ods, un tad atkal esi cilvēks. Jā. Tas ir vienīgais, kā es ja odam vispār ir, teiksim tā, kā sauc to te? Dvēseli? Odam nav dvēseli, tie maitām, bļa. Nē, bet, kā saka par mākslīgo intelektu? Ko pa viņu saka? Ka viņš pārņems pasauli? Nē, ka viņš... Tas tāds tik muļģīgs apgalvojums. Bet nē, ka viņš tā kā pašapzinīgs kļūst. Sentient. Nu, pašapzinīgs. Nu, lūk. Tas ir latviski. Bet vai tu uzskati, ka ods ir pašapzinīgs? Tas ir cits jautājums. Respektīvi, tu vari piedzimt kā ods, bet tu nekad nesaprati, ka tu vispār biji ods. Nē, nu viena lietas var pateikt, ka viņš ir dzīves. Tas ir tāds filozofisks jau pieejams, bet tāds ļoti, teiksim tā, stiprs apgalvojums. Man tāds teikt, ka daudz cilvēku, kuriem spēja garām uz ielas, man šeit viņi paši nav pašapzinīgi. Viņi autopilotā maut. Es zinu, ka tur izklausījies tā pretrunīgi, vai kā varbūt kāds to domā par mani, ka viņš man rada uz ielas, bet tā kā es reiz redzu, es pastos cilvēkiem, es domāju, bet tu vispār domā, vai ne? Tā kā, zini, tu pasties seju, un tu tā domā, tā kā, viņš vispār tā kā viņš zina, ka viņš domā un eksistē. Jo tā kā atcerējies, kā pasaka, es negribu tā teikt, bet, daži neizstās pašapzinīgi, malas. Tā kā NPC? Nē, es vienkārši negribu izmantot terminoloģiju. Kā ir NPC paplašinātajā versijā? Non-playable character. Non-playable character. Nespēlējams... Nespēlējams, nezinu kā. Tēls, nespēlējams tēls. Jā, vienkārši. Gan jau visi no Treknuma klausītājiem ir NPC. Nē, mēs esam vienkārši simulācijā. Nē, tas ir Taivāns bot, ko es esmu nopircis. Būsim reāli. Tāpēc arī mums ir tie 100 subscriberi. Jā, tā kā es sevi gleizoju visvairāk. Jā. Es esmu pašapsās, tāpēc Tu uztaisi tādu sūdīgu podcastu, nopērst Taivāns bots, un tad visiem rāda podcasts. Nē, podcasts, tas skatījumi ir. Tad jau labs. Un tad mēs dabūjam tur kā bija kādreiz tajā senākajā YouTube'ā, kad bija 301 plus skatījumi, vai kāds bija tas cipars? Atceries, ka tā kā bija tā robeža, kur bija jāpaiet laikam, lai viņš atkal sāktu skaitīt, nevis sāktu skaitīt, bet viņš parādītu konkrētu ciparu.
Nezinu, neatceros. Es atceros, bija tāds skaits. Kā tik tas nebija 301? Kaut kas tāds bija. Kaut kā atmiņā sēž. 301. simulācija. Nu, lūk, tad Jā. ko tie 301 cilvēki dara tagad? Jā. Tas varbūt ir kaut kāds nozīmīgs skaitlis. Zinu, ko man tāpat šis tie argumenti, tās diršanās par to, vai mēs dzīvojam simulācijā. Kuram tas piši? Tā kā, tas, ka es pierādīšu, ka es dzīvoju simulācijā, es nedabūšu geļiku. Jā, Es vai tad ne? Man būšu vajag vienu geļiku, sāksim rūmu. ar to, man vajag geļiku. Es tā kā, es nezinu, kāda man jēga ir. Es nedabūšu 3 triljonus bitkoinā. Nē, nu, maš tu vari kaut ko tā kā baigo breakthrough uztaisīt. Kaut ko Jā, bet tā revolucionāru. simulācija man apbalvos, man šeit viņi vienkārši, nezinu, nogalinās mani. Nu, tas jau ir cits jautājums. Tas tieši tā. Maš var tā kā izslēgt to simulāciju. Nu, jā. Jā. Tas tāpat kā, nu, tik daudz lietas pieņemsim, tā kā, nu, tā kā izpēta vēzī, nahuj, tas vajadzīgs, man nav vēzis, kāda jēga. Teju. Man šitā varētu sākt pieiet dzīvē. Jā, un tā, ka tev pašam kaut kas ir tā uj. Nē, nu, tad Tad tu pēti, jā. Nē, nu, tad pētiet, man vajag. Jā. Bet kamēr man tas nav, man Jā, neinteresē. tas funkcionē tikai vai vajag vai nē sev. Nē, nu, es domāju, tā ideoloģija strādās, ja kuram. Nu, tā jau tagad strādā, funkcionē daži cilvēki. Tie, kuriem nav pašapziņas. Nē, nu, NPC. visdrīzāk Vajag tā vai ir. nē? Nē, tā ir. Es reiz skatos kaut kādu pornu uz ielas, tā kā domāju preļ. Kad viņš kaut ko gribēs dzīvē? Viņš tā kā skatās kaut ko. Viņš vispār kaut ko domā. Bet tad domāju, es drīzāk no malas tos vēl sliktāk. Jā. Tu kaut ko zini par lupīši. Un viss apkārt skatās, kāpēc viņš skatās? Kā viņš lupīja uz visu? Tad beigās tu esi tas NPC. Jā, jau beigās es esmu apņēmis. Nē, man ir dažreiz tā, ka tu pasties. Nē, man ir dažreiz tā, ka dēm, es negribētu būt tu tagad. Vai kaut kas, kad tev ir kaut kas labs noticis, tad tā kā, viņi nezina, ka man ir kaut kas labs noticis. Bet Jā. es jūtos tik laimīgi tagad. Vai arī man bija vienreiz, es aizmirsu pirms kādiem gadiem 5. Es braucu sabiedriskajā, un tur tās, nu, teiksim, sasvīd pusaudzes. Ēda hesīšas, siera burgeris, tā kā divas. Nu, vienkārši vienu pēc tam otru. Un es skatījos viņu, es tā nodomāju, es negribu nonākt tajā situācijā. Bet es skatās no malas, es biju pats rasns pusaudzes, un es skatījos rasns pusaudzes, kā viņš šādi hesīt. Tāpēc Nu, bieži vien jau... šī fabula pie nekā nenovad. Nē, šī fabula noved pie tā secinājuma, ka tu mēdz attiekties pret cilvēkiem tāpat, kā tu attiecies pret sevi. Nu, jebšu, kādas sajūtas tev ir iekšā, tādas arī tu tā kā... Tu projicē, jā, tu projicē, jā. Nu, lūk. Saku, mēs nonācam pie dziļu filozofiskas Jā, temata. pie dziļu Ļoti filozofijas. strauji pastāst, man vajadzēja tikai pa ko parunāt. Par to notirs cits cilvēks. Puik, 130 kilo sabiedriskajā. Pēc es negribētu būt tu. Viņš gan jau nenormāls, tā kā priecīgs, zina, tikko basīt uzspēlējis ar čomiem, kaut kādu heisīti paņēmis, tagad brauc mājās, jā. Ēto, tad priecīgs. Tu prostitustas, kaut ko viņi nodirs pie sevis. Tā kā viņš neprasīja to. Jā, bet, nu... Es pat nezinu, ko vairāk teikt, jo es negribētu būt viņu vietā. Tu joprojām negribētu. Kad tev pēdējais ir tā bijis kaut kā? Kas negribētu būt citu vietā? Jā. Jā, ik pa laikam ir es tā kā, nu, kaut ko redzu, kaut ko dzirdu, ka kādu runās. Es negribu īsti saistīties. Nē, nu, kad fujekam kaut ko sāk dirst, ir kaut kādi šitie te pasniedzēties tādējiem. Jā, Bet zini, bet tajā pašā laikā es jau iepriekš daru visu, lai es nenonāktu viņa situācijā. Nostīt, es esmu nopelnījis to, ka es neesmu viņa Viņš situācijā. vienkārši dirsā līdēs. Jā, es esmu glazers. Jā, tas Es konsultācijā, es tā kā atnāku, es tā vienkārši bazarēju visu kaut ko tur. Tur baigi tas stilīgais džeksīs. Jā, es tā jau. Tīsmā nekas nav tur iekšā. Tu esi tas tukšais. Es tāds sakls vispār. Jā. Zini kā, es esmu tas vājākais posms sabiedrībā. Tā kā ārkārtas gadījumā tu būsi aiz tas, dēļ, kur mēs tā kā sapsīsimies. Jā, es esmu vājākais posms sabiedrībā.
Tā kā ārkārt, zin kā, parasti kaut ko mēs tur pārmetam kaut kādas sievietes mēdz tā kā stresa situācijās panikot, vai ne? Kad jau tā kā, kad tā diena pienāks, tad tu būsi, kas kritīs panikā. Es vienkārši sabrukšu. Jā, tu sabrūsi tā kā, es negribu. Bet domāju, tā kā, ja tev ģimene to nosauc par vājāko posmu. Tad tu reāli jūties tā kā tajā simulācijā. Jā. Tā kā, tu esi vājākais posms, tāds tā kā, tad kāds ir tas mērķis tam visam šim, ja es esmu vājākais? Tā kā, ko mēs cenšamies panākt, ja tu tā kā man raksturo kā visvājāko posmu? Klausītāji komentāros ierakstāt jūsuprāt vājākos posmus sabiedrībā. Vārds, uzvārds un, ja ir personas kods arī. Ja mēs tā runājam, tā filozofiski par šito. Nē, nu tas ir tā. Iedomājieties. Jā, iedomājieties. Ja, nu, tehniski nav, bet, nu, mēs zināsim. Tas ir piedūrēns, ja kas. Filipa Gabriels. Nē, Nē, es domāju, ka viņš ir diezgan stiprākais. viņš ir diezgan, jā. Vajadzētu viņu pierunāt zemesardzē iet. Es domāju, viņam vajadzētu daudz kur pierunāt, izdarīt. Bet viņš jau daudz ko arī dara, man liekas. Ne to, ko es gribu, lai viņš tā ir. Bet redzot šitādi labi, to es... Nē, nu pasaki. Bet šitādi fujeki, viņi tā kā... Labi, tas arī ļoti reti gadījumi. Ka tā kā tik labi iedzīvojās. Respektīvi, viņš prosti tā kā Brazīlija un Latvija pilnīgi nekāds nahuj sakars. Bet varbūt tas tieši palīdz, ka tu esi pilnīgi pretējā vidē. Nu, dažiem tas patīk, nu. Pieņemsim, ja tu aizbrauktu uz Āziju, pieņemsim Japānu, tā ir pilnīgi cita vide. Jā. Tev tas varbūt patīk, un tev tur ir spēja iedzīvot. Pieņemsim, uz kaut kādu Poliju braukt dzīvot, kāda jēga. Nu jā, tas ir tā kā Latvija numur 2. Nu, nosacīt. Latvijas stulbākiem cilvēkiem. Labi, atkal sākās. Polija vājākais Eiropas posms. Nē, es teiktu stiprākais tagad. Nē, tagad, ja mēs tā reāli runājam, jā. Nu, vienkārši tīri ekonomiski skatoties. Labi, cik viņiem ir 40 miljoni? Nu, nu, tas jau uzreiz kaut ko pasaka. Jā. Bet nu, tur tā lieta, ka vienkārši man šeit viņiem bija ļoti viegli iedzīvoties, jo tas dzīves stils un dzīves gaita krasi atšķirās no Brazīlijas dzīves. Jā, nu viņš jau no sākuma gribēja uz Krieviju braukt. Nu, tur viņš arī mierīgi būtu iedzīvojies. Jā. Jo nu, Krievija, Latvija plus mīnus tā kā, labi, es negribu teikt, ka vienādi, bet nu, daudz kas sakrīt. Gan tā kā uzskatos. Nu, neteiksim, ka daudz, bet nu kaut kas ir. Bet diezgan tā kā pieņems. Nu, es negribu teikt, kā es to tagad saku, es nemāku paskaidrot, bet nu, mēs visi esam ļoti noslēgti. Vai nu mēs esam bišķiņi uz austrumiem vai bišķiņi uz rietumiem. Nu, vispār austrumu Eiropā. Un tas ir tā kā diezgan savā ziņā tāda ne tikai noslēgt. Visdīvainākais, ka mēs esam noslēgti arī pret savējiem. Nu, zini, pieņemsim, tu ej uz ielas, tu nesveicinies, bet es arī negribu personīgi. Tajā pašā laikā nav tik traki, man liekas, kā Somijā. Nē, nu, protams, bet nu, tāpat tas arī tā atšķirība baigā nav. Un es cenšos ar to pateikt. Un arī tas dzīves cikls, ko es tagad runāju tieši par šo visā Tā reģionu, simulācija. ir tāds, nu, plus mīnus arī tāds pats. Nu, mums burtiski ziemas ir identiski, mums viss tā kā iet identiski. Tas dzīves cikls un gaita ir identiski. Un tāpēc, nu, ir tik būtu sarežģīti. Nu, izņemot kaut kādās ziemē reģionos. Nu jā, kur ir tas, labi, tas jau ir tā kā izņēmums, bet es runāju par to reģionu. Lai gan, nu, diezgan daudz traucīja, bet nu es saprotu, ko tu saki. Tādā ziņā, un tāpēc varbūt, nu, mums Eiropā arī baigi jau, nu, tik ļoti neatšķirās, tā kā, godā Vācijas, nezinu, kas tur. Nu, tā, bet skaties, bet īstenībā Eiropā šitie tās dzīves uztvars diezgan daudz atšķirās. Zin kā, liekas, ka, nu, Eiropa, kas tur Eiropa, mēs jau esam tā kā tik daudz asimilējušies, bet nu īsti jau nē. Teiksim, kā cilvēki dzīvo Spānijā. Nu, pieņemsim. Un Norvēģijā tur ir 3 dažādas lietas. Manuprāt, es esmu ļoti labs, tā kā es spēju ļoti labi noteikt nacionalitātes uzreiz, tā kā pēc, nu, ķermeņa valodas un visa arī. Jā. Jo, nu, var jau redzēt, tīpaši, pieņemsim, tu Latviju ārzemēs atpazīsi jau no 50 metru attālumu. Un kaut kāda itāla Latvijā, nu, ļoti viegli atpazīt būtu. Nu, labi, te arī viņš ir tā kā melns punkts. Es nerunāju par krāsu. Es runāju vienkārši. Es nerunāju par krāsu. Es runāju vienkārši par to, ka viņš izceļās šeit. Es šito daļu izgriezīju. Es nerunāju par krāsu. Tu tieši sagriezīs, saliks kopā. Es runāju par krāsu. Un tad es uzlikšu tā kā no visiem burtiem satradīšu un N-vārdu uzlikšu to. Jā, tu saliks kopā. Kāds izklausīsies? Es nekārtāšu. Vajag beitot, lai tā kā ir kaut kāds, zin, tāds spicy moments. Un tad varētu ielikt, zini, YouTube'ā.
Jā. Tā timestamp. Viņš pateica, ko? Jā. Jūs neticēsiet, ko Kristers pateica. Jā. Cik vajag, lai YouTube varētu tos te reklāmas? Cik tur bija? Tur tas bija kaut kāds 1000 watch hours subscriberi? un subscriber kaut kāds counts. 1000, man liekas, Un subscriber. Taivāns botlēnām sāk. Mēs varam to savākties, norganizēt, jā. Jā, Tā nav problēma. Un ko mēs vēl darīsim? Aizina agresīvs mārketings. Mēs Olimpijā. Nē, vēl labāk. Atsūtiet visu savu māju adresi. Es pie katrām durvīm klauvēšu un ziņošu par jaunu epizodi. Tu būsi tā notifikācija, Un zvaniņš. Un iedošu veidlapiņu ar QR kodu. Jā. Tev jau tagad māk uztaisīt. Jā, viņš ļoti vienkārši ir Nu, datoru. Un tad mēs varēsim uztaisīt QR kodu un būs agresīvs mārketings, kur mēs divi tā sadalīsimies pa dažādām mājām Rīgā. Un mēs tā iesim cauri laiku pa laikam pa mājām, daudzīsim pie katrām durvīm. Tā kā aizliegtie paņēmienā, ka viņi verbē. jā. Bet tikai mēs to darīsim tagad, lai mēs reklamētu savu podcastu. Marketinga nolūkos. Jā, tas ir agresīvs mārketings, bet es domāju, cilvēkiem patiks. Beigās, domāju, tas novadīs tikai pie kaut kā laba. Man mērķis ir iekļūt bez tabū. Tagad jau jebkurš var iekļūt bez mazliet. Jā, šis tā. Ko mēs varētu pasūdzēties bez tabū, kas varētu mums iekļaut? Es domāju, kas būtu tāds labs. Mēs varētu atrast kaut kādu sūdīgu gāju pārējiem un vienkārši viņiem spamot e-pastus. Jā, tā kā kas notiek. Un mēs varam teikt, mēs esam tā reģiona iedzīvotāji. Es tur dzīvoju, rektajā dzīvoju. Ne, mēs varam kaut kādā kafejnīcā plantot, teiksim, aiziet, kā sauc to jauno, pieņemsim to Michelin zvaigznes restorānu. Mēs varam aiziet, mēs varam samaksāt, bet mēs ieliekam kaut kādu nagu iekšā. Nē, zini, tas fudge spray. It's staying! It's already staying! Apūst ēdienu. Šis nav normāli. Tu paprast, kas? Iedomājies, mēs 2 punti tajā restorānā. Tur maksā, man liekas, tā kā viss tas, ko zini, kaut 500 eiro. Un tad tie reportieri nāk, un mēs tā kā ejam līdzi, jo mēs esam tā kā stāstīsim. Mēs aiz muguras. Iekuši iekšā tie ēdienā. Fui! Mēs esam sagraut tā kā Michelin zvaigznes reputāciju. Fart spray. Tas kādreiz viņi izmantojas. Es nekad nē. Es viņu vienreiz nopirku, man šeit kaut kur man... Viņš arī smird baigi? Nē, es gribēju viņu pirkt, bet es viņu vienreiz uzpūtu. Es kaut kāds papīra lapas baigi smirdē. Jā? Bet kā? Pēc sūdiem. Jā? Nu, teiksim tā. Bet tā kā īsti sūda vai tā kā feikēs? Nu, teiksim tā etiķete nemelo. Jā? Jā. Okay. Jo, zin kā kurš uztver tā smaržu, tā kā man, reti kas tā kā liekas smirdīgs. Jā, man īstenībā kas nešķiet. Es trusnēs 5 reizes valkāju, pirms viņas tā kā mazgā. Tu aizies uz manām mājām, tur piedirst viss. Es nejūtu vispār atšķirību. Nē, es zinu, tad vēl tos tā kā pieaugušo pampersi. Vienkārši nomet zemes netīros. Es pa logu met ārā. Jā, tur uz mašīnām. Plik. Viu. Bet īstenībā, ja tā padomā, es īstenībā gribētu nesāt to pamperi. Cik tā kā pieņemsim, brauc ar mašīnu un zini, tu parasti cieties. Tur staķiks 30 kilometri. Un tad tu brauc vienkārši pamīs. Vienkārši pamīs. Iedomājies, kā tev būtu sajūta. Tieši pamīs. Vienkārši pačurā. Jā, fuck. Un ja tev vai kaut ko vairāk, tad arī var izdarīt. Damn. Tas jau ir heavy. Es zinu, ko tev vajag tā kā, kā lai saka, vajag normalizēt pampers, nesāt. Jā. Un tad vajadzētu, kā saka, diskriminēt pēc cilvēkiem, kas nenēsā pampers. Jā, tiem, kas nenēsā, tiem jāliek risināt diskrimināciju. Kā tas aizstosies, tā kā mēs aiziet peldbasēnu un iet peldēties pamperā? Mēs Baltic Beach hotel. Es aizies to masāžu, tu nolasi, vēl to pampers ir. Un tu tā, šito arī vilk nost? Es šeit viņu nevilku nost. Viņa tā atstāja. Tu esi kādreiz bijis blakus bēbim, kad viņš padirš. Nē, tu esi? Tā kā tā smaka ir tā kā lēnām parādās. Es tur masēju to muguru un tas masēs sajust to visu. To visu. Tur ir diezgan konkrēti, ko var sajust. Tur nav tā kā to visu. Nu jā.
Bet ideja labi, ne? Es domāju, tas tāds pranks vairāk. Tas speed, nu tā, es kā sauc to kanālu, nezinu. Es nezinu, bet nu vienkārši klipi ir Instagramā, kur tā kā do myself prank. Jā. Un tam čalim vajadzēja pamperi nesāt. Jā. Man liekas, viņam ir kaut kāds tā kā pamper prank. Huggies prank. Es atcerējos pamperiem. Šis te The Baby, kad viņš vēl īsti nebija populārs. Viņš pampers tagad. Viņš gāja kaut kādu festivālu, viņš vienkārši uzstājas skatus ar pamperi. Tas ir labs tāds Viņš tas vēl sakačās un to pamperi vēl tur kaut ko repo. Nākošajā epizodē mēs sēdēsim ar uz pamperiem. kameru bišķiņ zemē. Un tad, Un mēs būsim tā kā pliki, bet mums būs Jā. pamperi. un tad beidzot arī varēs tā kā ļoti ilga epizode. Un bez pārtraukumiem. Ja tad nebūs jāietīst uz toleti, nebūs jāuzrauc par to, vienkārši turēs. Mēs tādu podkāstu, 10 stundu podkāstu. Un to mikrofonu likt pie pamperi. Lai dzird tā kā Visu laiku tāds pamper can, pamper mic. pamper mic, live updates. Es zinu ko. Reku labi ideja. Tā kā pampers, kas savienota Wi-Fi. Nu tas jau Tā varētu kā, būt tā kā... vecākiem. Tas Kad varētu atnāk būt paziņojums, labs, tā kā, jā. tur, Tas varētu būt labs jau piemēram, biznesa ideja vai... Ja tur rakstīs, būtu paziņot tā kā gatim pilna pamperi. Tā, ej mainīt. Pilns bet tas ir es jau pieņemu, ka tāds varētu būt izgudrots jau. Nu, labi, mēs uztaisīsim Elektriskais pampers. Uztaisīsim traknumam gudros pampers. Jā, smart pamper. Un mums vajadzēs piekļuvu. Zini, kā mēs taisīsim vecākiem, tur vajadzēs piekļuvu, tur vajadzēs, lai aktivizētu kontu, vajadzēs Jā, ielikt klausās epizodi. savu adresi, vārdu, uzvārdu, personas kodu, ID numuru. Jā, ID no abām pusēm jānofučē. Jā, tad būs, bišķiņ tā, lai mēs var apstiprināt, ka jūs to neizmantosiet ļaunprātīgos nolūkos. Jā. Lai mēs Tad zinām. varētu. Un tad arī pieslēgties jūsu Wi-Fi, redzot visu trafiku, kas iet iekšā ārā tie mājā. Jā. No tā tīkla. Tad es domāju, Traknuma Pamper būs Jā. jaunais startups. Zini kā, kaut kam bija Skype Igauniem, Jā. mums būs gudrie Pampers. Pamperi. Tas take over the world, bro. Un būs katreiz jāpērk jauns. Viņš viena vienība maksās Jā. 30 eiro. Pat vairāk, ja tur taču ir viss čips un viss. viss. Tad būs tā kā Pamper moduls, kas stāvēs mājās, kurš uztvers tos signālus no Pamper. Es saku, Pamper moduls. Tā kā receiver. Tas Nu jā. pats. Pamper moduls. Viņš būs bišķiņ lielāks, protams. Ja tur būs bišķiņ. iekšā kaut kāda 16 mikrofoni, viena kamera. Pagaid, tur jau pantu var noķert. Kameru tur sākt. Bet tas moduls jāliek tā kā vecāku guļam istabā. Okay. Ja tad, es saprotu, tas savienojums tuvāks telefonam, lai tad telefonam ātrāk atnāk paziņojums. Jā. Kad gads. Kāda pilna pamperi? Labi, paklaušu tā tēma. Šitā tēma ir Es jau, apskats vērta. kā saka, es esmu šī gadsimta, nezinu kas, Einsteins. Ar šādām idejām nāk klajā. Bez muzeja ERNC kvadrātā. Nosauc Nosauc vēl vienu formulu, ko Einsteins ir izgudrojis. Formulu. Formula 1. Tā tur jau Lewis Hamiltons. Jā. Tu domā, tas monsterīšu nosaukums? Jā, tas monstrs Jā. ir labs. Fuik tā. Man tā patīk, kā Lewis Hamilton brauc. Domā, monsterīšu nosaukums vai kas? Pag monstri? Jā. Tagad jau bijuši, tas jau diezgan pasien. Viņš tās komandas mainīs kaut kādu to. Jā. Ferrari? No Mercedes uz... Nē. Jā, viņš ir no Mercedes, Ferrari. Jā. Karašu mainu viņš. Kuram tas pišs? Jā, pa lielām whatever. Viņš tāpat brauks ar ļoti jaudīgu, teiksim tā, iekārtu. Ļoti ātri. Jā. Bet tu esi redzējis, kā viņi trenējās? Jā, tos viņam kaklus tur. jā, tos kaklus loku, to stūri grozu. Es varētu, domāju. Stāvbraucējs, viņš truck simulator spēlē. Jā. Tā kā tas ir treniņš numur 1, bet pēcpusdienā viņiem ir truck simulators, Jā. kur viņi tā kā real time brauc Kā es vēl nebija arī kaut kāds zāles pļāvēja simulators? Ir visādi. Visādi. Ir Traknuma farming. simulators. Treknums, kur mēs podkāstojam. Kur tā kā tie update ir nepilnīgi un viņi ļoti reti notiek. Jā. Tu pat nevari īsti Un uzspēlēt. kur tu ieraksti, tā kā, lai dabūtu punktu, tev jāieraksta podkāsts, bet tu ieraksti podkāstu un tev sabojājas tas fails. Tu raksti vēl vienu. Nu, tā kā reāls simulators. Ja jau mēs tā kā simulātoru taisam, tad līdz galam.
Un tur tā kā simulācija, Un tur tad uz 3 mikseru pultu arī. Jā. Un tad 3 mēnešus izdzēšās. Nu, tā kā, tu nevari iet. Jā, tev viņš ir. Un tad tev jāpiemaksā naudu, lai dabūtu kādu epizodi sapilīs uz šo atpakaļ. Failēm LV linkā. Jā, Failēm LV. Bet Ancient Failēm LV. Kāpēc vispār viņi ir pa brīvu? Tā kā, vai tāds pakalpojums nevajadzētu būt diezgan dārgs uzturēšanā? Bet tur jau ir tas kritērijs, ka tev līdz 5 gigabaitiem. No, bet tik un tā. Bet tev jau kaut kā vajag piesaistīt cilvēkus. Jā. Jo, ja tu uzliksi uzreiz, tad pieņemsim par to 5 gigabaitiem eiro. Jā. Neviens jau neliks. Es gribu jo saprast. Ir ļoti daudz tur kaut kādos Dropboxos un visu likt, un tomēr Failēm LV kaut kā jākonkurē. Jā. Un arī tu jau daudz, kas tur ir, man šeit ir uz tiem tā kā serveriem, tas kaut kā, Cik tur liela serveri ir? Es to gribēju teikt. Jāpras viņiem. Es jau nezinu. Serveri pietiekami liela, lai ar vienu ūdens pudeli nepietikt, lai apliet. Nā, vai ar vienām pusdienām nepietika, lai aplemtu? Jā, tur vajag. Tur vajag tā kā, kārtīgi. Tur vajag tādu konstantu traumu arī, ko vajag. Tur vajag avokādo skaitu. Botsmaņa konstanti. Mēs tā aizies, kad eksāmens šitā uzraksta botsmaņa konstanti. Un avokādo skaitu. Tev viņi tā kā, viņi izlabo to darbu, viņi tā pasaules tev pie sevis. Nice. Tu viss bija dalbības klausās. Tur, zini, tāds vecs pasniedzējuši. Jā. Nice. Viņi tā, Nice. Un ieliek 10. Jāliek, es nezinu, cik tā. Es dabūju, man liekas, pirmo 10 RTU savā pieredzē. Kur? Par referātu. Nu, es nezinu, vai tā ir atzīmes, tas vienkārši vērtējums 10 no sērijas. Es tulīt izskatīšu, tā kā man ir Tā jau pohuj pa lielam, jā. Jā. Tu esi on your way out. Bet Es esmu tā kā Steve Jobs, kā mēs runājam par manu startup ideju. Jā. Man īsti nav ko zaudēt, ejot prom no RTU. Ņemot vērā, ka mums pasties kādas labas idejas dzimst. Jā, tu būsi vienkārši tā kā... Es paliku šeit, un es beigās tā kā būšu kasieris. Jā, mums krāvēs kaut kādā maksimā. Tas viss zināšanas varēs iebāzt vienā vietā. Un tu varēsi pamperiem viņus noturēt tur. Manējiem Es pirkšu tavs pamperus. Tā krāvēs strādāšu. O tā notiek. Un tev vajag sievaināks paziņojumu, ka tev pamperi pilni. Tas ir apkaunojuši, bet tāds sots man ir jācieš. Jā, tā kā tā. Paldies, ka jūs klausījāties. Jā, paldies. Šo auglīgo sarunu, protams, nevar garantēt, ka mēs viņu izlaidīsim. Jā, un, protams, ja jo man jau godīgi šobrīd kaut kā negribās izlaist vairāk epizodus. Man patīk tā. Man patīk vienkārši iznīcināt, ierakstīt un iznīcināt viņus. Jā. Tas tāpat kā zini, ka tu gāji uz pludmali, tu uzcēli savu to smilšu pilu un viņu nojauc. Viņam beigās kāds nojauc. Vai tu, vai viņu noskaloja. Es saku, man patīk nojaukt, lai neviens cits neredz to skaistumu. Un tad kolosāli. Jā. Jo, kad es eju prom no pludmales, ja es viņu nevaru dabūt, tad neviens cits nedabūs. Jā. Tur ir tā ideoloģija. Tas kā grauds pārdomām. Tā mēs tā kā sasaistām šo podcastu. Jā. Kafiju izdzert un ūdeni vēl jāizdzer. Bet mums jau nav pamperi. Mēs nevaram. Bet paldies, ka jūs pievienojaties šie sanāksmes zvanā. Un tad nākošais podcasts plānojams kaut kur pēc kaut kādiem 6 mēnešiem. Tieši tā. Plus mīnus. Grāmatvedība sakārtot, tā kā nākošais, kas mums jāskatās uz nākošo ceturkšņa termiņu, kad mums būs jāizpilda mūsu obligācijas, kas ir līguma 16. pantā. Ko jūs visi izlasījāt, kad jūs subscribējāt mūsu? Protams, ka jūs parakstījāt savus šos datus, ka jūs pievienojaties mūsu Failēm LV linkā. Un ar to es vēlētos teikt ar Dievu līdz tikšanās nākošajā ceturkšņa sēdē. Visu labu. Pagaidzi šo nosaukumu neslēdz. Es lūdzu, ka šiem džim un runājam tālāk. 5 stundu audio.